arī stāv priekšā, ja? Esiet visi mīļi sveicināti, mīļā draudz un ik viens, kas šobrīd arī klausās un skatās. Šis ir tāds īpašs laiks gan Golgātas draudzei, gan daudzām draudzēm, gan Latvijai kopumā, kad mēs arvien vairāk uzdodam jautājumu, ko man būs darīt, ko man darīt šī īpašajā laikā. Bet neskatoties uz šo pandēmiju, ekonomisko krīzi, Dievs vienmēr vēlas kaut ko atklāt. Kā mācītājs Ilmārs Hiršs rakstīja WhatsApp grupā, ka var piekrist Vācijas kanclerei Angelai Merkelei, ka kopš otrā pasaules kara pasaule nav saskārusies ar tādu izaicinājumu. Bieži vien es šeit draudzēji esmu stāstījis un citur, kur esmu viesojies draudzēs vai vietās, armijā arī, kur darbojos, kā Ukrainā notiekot šim hibrīdu karam, cilvēki, kuri īpaši 14. gadā, bet tāpat arī šobrīd piedzīvo īpašu mirkļu savā dzīvē, kad tuvu cilvēki aiziet mūžībā, un ka par to es stāstu, ka cilvēki paliek bez iztikas līdzekļiem. Liekas, tas ir tur, Ukrainā, 2000 km tālumā,
Bet tad, kad šobrīd mums notika kādas lietas, un esam tagad tādā daudz jautājumu priekšā, ko mums būs darīt, tad liekas, tad jau ir problēmas. Un tomēr, ja mēs paskatāmies uz to, kā Dievs skatās uz mums, kas meklē Dievu, kas vēlās piedzīvot to kungu, mums ir izaicinājuma laiks no vienas puses, bet no citas puses mums ir laiks, kad iespējas ir tik daudz, kā palīdzēt, uzrunāt, pazvanīt kādam. Psalmā 149, 4. Tam kungam ir labs prāts uz savu tautu. Bet tur ir kāds nosacījums, kuru mums vajadzētu atkal vēlreiz pārdomāt. Kā mums rīkoties, ja vispārīgi Dievam ir labs prāts uz saviem bērniem. Dievam ir labs prāts uz tevi, mīļā sirds, kas šodien skatās vai klausās. Tam kungam patīk tie, kā citā psalmā, 147.11, kas viņu bīstas un kas cerē uz viņa žēlastību. Tam kungam patīk tie, kas viņu bīstas. Tad šodien situācijā, kad arvien vairāk cilvēki mājās, vīrs un sieva, bērni, visi kopā, ka mēs varam kopīgi meklēt Dievu, ka mēs kopīgi varam varbūt izrunāt kādas lietas, kādam varbūt paprasīt piedošanu, kam neesam tik ļoti varbūt tuvu bijuši vai esam kādu sāpinājuši. Šis ir tas īpašais laiks, kad mēs varam pārdomāt Dievs, kādā veidā un ko tu vēlies man pateikt, lai es varētu vēl vairāk izjust tevi, saprast tevi un iepriecināt tevi. Jo mēs jau dzīvojam patiesībā, lai iepriecinātu Dievu. Ja mēs iepriecinām Dievu, viņš iepriecinās vienmēr mūs. Un neatkarīgi, ja arī mēs viņu neiepriecinām, viņš ir tas, kas saka, man ir labs prāts uz tevi. Ja tu mani meklē, cerē, bīsties mani, varbūt, ka mums ir bijis laiks, tāpat kā Izraēlam bija kāds laiks, kur pravietis Jesai ir sacījis, ka šī tauta man tuvojas tikai ar savu muti un mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nost no manis. Un viņu bijība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēka ieraža. Varbūt, ka tiešām līdz šai krīzē arī daudzi kristieši tā vienkārši dzīvoja savu dzīvi un atnāca uz baznīcu un pateica paldies par kādām lietām, bet tu vairāk biji tajā savā ikdienas rutīnā, darbā, biznesā, notikumos un liekas, Dievs tur ir, bet mēs reizēm varbūt neapzināmies, ka tikai ar savu muti esam godinājuši to kungu, bet savā sirdī esam jau pieķērušies daudz citām lietām, elkiem savā dzīvē. Un šodien ir tas laiks, ka mēs varam pārskatīt sevi, savu sirdi un pateikt vēlreiz Dievam paldies, jo Dievam ir labs prāts uz tevi. Ja tu meklē viņu, un jebkurā situācijā Dievs ir šo pasauli radījis, Dievs sūtīs Jēzu Kristu, kas nomirs un augšām cēlies par mums. Viņš ir devis mums cerību un iespējas, kaut mēs tās saprastu, piedzīvotu, un šis laiks mums ir, kad mēs varam apstāties. Apstāties un palikt viņa tūmā. Paprasīju mācītājiem, vēlreiz pazvanīju uz Ukrainu, vēlreiz pārdomājām to situāciju. Vienmēr grūti, ka viņam kāds uzdod to jautājumu, kurš 2014. gadā Ukrainā pazaudēja 2 dēlus, kurus separātisti paņēma vienā skaistā saulainā jūnija dienā un nomocīja un nošāva vēlāk. Kā viņš gāja tam cauri? Un viņš teica, ja nebūtu man šīs Dieva tūmas, ja es nevarētu saņemt aizlūgšanas no citiem cilvēkiem, ja es nevarētu saņemt to pats personīgo mieru no tā kunga, es nebūtu tas, kas es esmu šodien. Un Dievs
izveda viņu caur to krīzi. Viņš teica, es zinu, ko nozīmē piedzīvot krīzi, personiskas bēdas, es zinu. Un es zinu, kā Dievs man ir palīdzējis un stiprinājis. Un bieži vien man sarunās ar cilvēkiem saka, šie cilvēki, kurus es uzklausu, ka es jau neesmu viņa situācijā. 4. stadija vēzis vai finanšu grūtības kādam lielam uzņēmējam vai vēl kaut kas. Jā, es vienmēr saku, es neesmu tavā situācijā, bet tas, ko es varu darīt, es varu aizlūgt par tevi, es varu vēlreiz tev apliecināt, ka Dievs vēlās būt ar tevi, ka viņš grib tevi svētīt, ka viņš grib tev kaut kādā veidā dot šo iedrošinājumu un mieru, un ka mums nav šodien tā situācija, ka mums ir jākrīt panikā, bet mums jākrīt uz ceļiem savā veidā. Mums ir savas sirdis un savas domas jānodod tam kungam, jānāk pie krusta, lai Dievs varētu mūs no jauna iepriecināt. Psalms vēlreiz 105, šodien vairāk no psalmiem. Meklējiet to kungu. Un kā meklējiet? Meklējiet to spēku. Un vienmēr meklējiet viņa vaigu. Bieži vien, kad mēs runājam par kristiešu valodā, jo tas viss ir saprotams, piedzīvot Dievu vajag, meklēt vajag, bet bieži vien nav skaidrs kā. Bieži vien tas vienkāršais vārds, ka pirmais, nevis, ka tu skaities kādā konfesijā šodien, tie, kas skaitījās draudz locekļi un tādu pēc statistikas ir diezgan daudz katrā konfesijā, bet šodien šī krīzes situācija varētu patiesi parādīt, kuri zina, ka Dievs ir ar viņiem, kuri zina, ka viņiem ir šīs vienkāršās attiecības. Un pirmais, ka tu lūdz, lai Kristus ienāk tavā dzīvē un piedod tev grēciniekam. Tie, kuri jau ilgus gadus ir kristieši, bet nav savas attiecības veidojuši un skrējuši un darījuši un zina, ka Dievs kādreiz kaut ko ir dzīvē darījis, piedzīvojuši šo Dievu tūmu savā dzīvē, tad šodien ir atkal laiks, ka mēs apstājamies un meklējam. Kas nozīmē lūdzam, kas nozīmē, ka mēs lasam un pārdomājam Dievu vārdu. Un vēlreiz pārdomājam, ko nozīmē Kristus mūsu dzīvē, ko nozīmē, ka Kristus mums ir atstājis un saka, es jūs bārīgus neesmu atstājis, es jums esmu atstājis svēto garu, kas šodien ir kā advokāts jūsu dzīvēs, ka mēs izjustu to Dieva tūmu savā dzīvē, piedzīvotu un neapstātos meklēt Dievu dažādos veidos, ka mēs šodien arī varam citam apzvanīt, varbūt tā nevaram apciemot, bet mēs varam apzvanīt, pazvanīt, aizlūgt caur telefonu. Tā ir tā iespēja, kā mēs varam kalpot. Un Dievs saka, meklējiet to kungu un viņa spēku. Kaut mēs viņa spēku šodien nevis to pūļu efektu, to izmisumu, jā, to problēmu jūtli, kas šobrīd mūs nomāca, to piedzīvotu, bet piedzīvotu Dieva spēku savā dzīvē. Un trešā lieta, ja Dieva apsolījumi paliek nemainīgi, un tādi viņi ir, mums ir jātic, ka Dieva apsolījumi paliek nemainīgi attiecībā uz mums, uz mūsu dzīvi, un mūsu bērniem, uz mūsu mazbērniem. Dieva apsolījumi paliek nemainīgi. Jāņa atklāsme 3:10, tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli, pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Dieva apsolījumi ir nemainīgi, ka es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā. Ja tu esi turējis manu pacietības mācību, mums ir viss dot šodien. Un tā ir iespēja mums kristiešiem, piedzīvojot Dievu, saņemot šo mieru savā dzīvē, dot viņu tālāk, pasniegt viņu tālāk. Jo šodien ļoti daudz cilvēki jau ir nonākuši izmisumā, bez finansēm palikuši, bez maizītes, un mums jāatrod, kā mums palīdzēt.
Ne tikai domāt par sevi, par savu izmisumu, bet ja mēs esam Dieva tūmā, tāda izmisuma vietā ir Dieva miers un Dieva spēks, kuru mēs varam pasniegt arī tālāk citi. Un noslēdzot, arī mums tāda maza krīzīte, mazliet augsts šeit ir, es noslēgus siltumu, bet esmu priecīgs, ka mēs varam dalīties ar Dievu vārdu. Un visu, ko darāt, apostols Pāvils saka kolosiešiem, dariet no sirds it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Ja mēs šodien līdz, jāsaka, tādai pandēmijai un koronavīrus, kad neskāra mūs, mēs visi tā tikai domājam. Tas ir tur Ķīnā, tas ir tur Itālijā, bet šobrīd ne jau tikai tā miesīgi Dievs kaut ko grib pateikt. Viņš grib pateikt vairāk arī pārdomājiet savā sirdī, ko Dievs jūsu dzīvēs ir darījis. Kā viņš vēlās jūs tālāk mācīt, stiprināt, un kā jūs ar to, ko esat saņēmuši, vēlētos stiprināt arī citus. Atgādinot, ka tam kungam ir labs prāts uz savu tautu. Ja mēs bīsimies, cerēsim uz viņu žēlastību, meklēsim viņa vaigu, un ja mēs to kungu visas sirds meklēsim, viņš būs atrodams. Un pārbaudījuma stundā Dievs vēlreiz šo apsolījumu saka, es būšu ar tevi, ja tu esi turējis man pacietības mācību. Un 12.1. Romiešu vēstulē es jums lieku pie sirds, brāļi, māsas, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu svētu, Dievam patīkamu upuri, un tā lai ir jūsu garīgā kalpošana, ka mēs sevi atdodam Dieva rokās, un tad Dievs arī dos mums gudrību. Kā kalpot šobrīd ģimenē, tur, kur vairāk esam un uzturēsimies, kā varam citiem palīdzēt, un kā mēs varam aizlūgt īpaši par savu tautu, par savu prezidentu, par ministriem, par atbildīgiem cilvēkiem, kas šobrīd strādā un darbojās, lai varētu mums palīdzēt un atbalstīt mūs. Lai Dievs palīdz, ka šodien mēs atrodam no jauna viņa spēku un saņemam to spēku un mieru savā dzīvē un spētu to nodot tālāk citiem. Lai Dievs svētī. Vēl viena dziesma. It's my desire.
Tonīts jau dziesmā visu ir pateicis, bet mēs vēl lūksim, lai Dievu miers un tie, kas meklē Dieva spēks ienāk jūsu dzīvēs. Un tad pavisam savādāk jūs uz šo krīzi neskatīsieties kā krīzi un problēmām, bet atkal jaunām iespējām, kuras Dievs grib parādīt un atklāt. Un kaut ko personīgi varbūt arī tev pateikt, ka viņš joprojām tev mīl, vēlās tev dot spēku un iedrošinājumu. Tēvs, es pateicos par šo mirkli un brīdi, pateicos par ikvienu, kas šobrīd klausās un skatās, aizskari, vadi savā žēlstībā un dodot gudrību mums, kā mums palīdzēt viens otram, kā mums palikt tavā mierā un palikt tavā spēkā. Uzticamiem un pārbaudam manu sirdi, paskaties, ko man ir jādara un atklāj to, un ko jums ir jādara, kā mēs varam nākt tavā tuvumā, saņemot šo mieru, spēku, gudrību, un tad mēs pavisam savādāk varam iet uz priekšu un skatīties, kā Dievs tu vari mūs veidot, un kā mēs varam to, ko esam saņēmuši citiem, atklāt, dot un rādīt. Dievs dod savu spēku un iedrošinājumu ikvienam, kas klausās. Āmen. Un vēl dažus ziņojumus tikai pateikt. Paldies ikvienam, kas ir arī pagājušā svētdienā un pa nedēļu ziedojuši draudzei, un gribētos atgādināt savu golgātu.lv mājaslapu. Jūs varat atrast arī kontu numuru un jūs varat noziedot draudzes darbam. Esam ļoti jums pateicīgi un to arī darīsim tiem, kam ir tāds iespējas ziedot. Un mēs arī vēlāk WhatsApp grupā ieliksim un citur, Facebook ieliksim informāciju, lai mums viegli būtu piekļūt draudzes kontam, lai jūs varētu redzēt un varētu arī noziedot. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Jēzu Kristu. Dievs ar jums līdz atkal tiksimies. Āmen.